katrs eiro, ko tu esi iztērējis uz savu sievu, tev atnāks reiz 10 vai reiz 25 ir atpakaļ. Tad tu saki, vienkārši dari sievas laimīgas. Snāks atpakaļ. Pirmais uzdevums ir vienkārši piefiksēt, kāpēc tu nedari. Vai tu vienkārši turpini meklēt apstiprinājumu tam, kāpēc nekas nesanāks un kāpēc mans vīrs ir pilnīgs duraks? Iespējams, ka demogrāfijas ministrijā vai tajā Demogrāfijas ministrijā. Kā izkāpt no tās sajūtas, ka es kā sievieti iznesu vislielāko smagumu un upurējos, kamēr vīrs neziedo ne savu fizisko ķermeni, ne garīgos resursus. Vai šajā pasaules stāvoklī ģimene bez bērniem ir egoisms? Tā kāda starpība? Ja tu gribi bērns, tev ir bērni. Ja tu negribi bērns, tev viņi nav. Tas ir vienkārši tāda pesimista. Jūs dzirdat, ja? Kurš ir sunshine šīs attiecībās? Tālāk. Šis ir podcasts, kurā mēs runāsim par to, kā aug ģimene. Attiecības ar bērniem, ar sevi, ar sabiedrību kopumā. Vienmēr sakot, šis ir podcasts par mūsu pieredzi un citu cilvēku pieredzi, veidojot savas ģimenes. Mēs uzskatām, ka ģimene nav tikai status vai vieta, bet tas ir ceļš, kur tu vari augt, pilnveidot savas vērtības un iegūt iekšējo briedumu. Aiziet. 1000 sekotāji, tu redzēji mazā? Mums jau ir YouTube, un arī, man liekas, Spotify ļoti straujiem soļiem tuvojās kaut kādi jau 900 pāri. Un tam par godu mēs esam izdomājuši, ka varbūt jāuztaisa Q&A, jeb jautājumu un atbildes. Man liekas, ka vajag aizvērt tās durvis, ne? Nevajag? Jā, jo šodien mēs ar katru podcastu paliekam vairāk. Šodien mājā ir apmēram 10 bērni. Es atbraukuši uz jūras māju, un tad mēs esam vēl draugus pasaukuši. Tā kā, ja kāds no šiem 10 bērniem parādīsies fonā, neuztraucieties. Man patīk, ka mēs katrā epizodē ar brīdiem, ja nu kas parādās kaut kur bērni, nesatraucieties. Mums ir daudz bērnu un daudz draugu ar bērniem. Un tā, ko es gribēju pateikt, mēs esam brīnišķīgā vietā, Vilā Ķurmnaks. Šeit ir, kā jūs redzat, ļoti skaista zāle, kurā filmēt podcasts. Un kāpēc to saku? Tāpēc, ka varbūt kāds cits gribēs mums uzaicināt uz savu vilu nākamgad. Varbūt mēs varam kaut kā jūs ja jums ir liela vila, kur jūs varat uzņemt daudz cilvēku. Mums vajag vismaz 5 guļamistabas. Jā, un gribat, lai tur uzfilmē podcastu, kurš esot labākais podcasts Latvijā? Tā saka klausītājs. Tā saka kāds klausītājs viens. Nē, man patīk, kā katru reizi, kad es sievai pasaku, filmējam tur vēl kaut ko, vai tā kā virzamies uz priekšu, viņa saka, man liekas, ka tur nekāda jāga, vai mums tur atkal kaut kas nesanāks, un man pēc 5 minūtēm parasti kāds uzraksta, šis ir labākais podcasts, tāpēc jūsu uzdevums, komentāros lūdzu, uzrakstiet viņai, ka šis ir labi. Jā, uzrakstiet man, cilvēki liekas, ka Gustavs kādam papras, lai viņam uzrakst. Mums atkal muša ir atgriezies. Jā, tā ir mūsu podcasts muša. Welcome back. Viņa vienkārši seko mums visu līdzi. Tātad, mēs pamēģināsim jaunu formātu. Ja šis formāts aizies, tad varbūt biežāk. Tad varbūt kādreiz. 7 epizodes, tā ir 7. sanāk, ja? 7. Jā. Mēs šodien vispār filmējam 2 epizodes, tā kā jums gan būs jāgaida vēl 2 nedēļas līdz nākamajai epizodei, bet mums būs ļoti interesanti epizode parunāsim par izglītību. Par nopietnām lietām. Cik var par to ģimeni visu laiku tarkšēt? Jā, kur tur par ģimeni, jā. Bet kamēr mēs vēl esam šī pašā epizodē, varbūt atbildēsim kādu jautājumu. Atbildēsim uz jautājumiem, kad cilvēki ir rakstījuši YouTube kanālā. Parunāsim kaut kā gudri atkal par visām tām lietām, ko viņi grib zināt. Jo tas jau ir tas veids, kā viņi vispār laikam piedalās un parāda, ka viņi šeit ir, jā, un Gustavs, tu gribēji visus atkal mudināt kaut kur komentēt, un kur palikties 100 eiro vispār? Es aizmirsu īstenībā iepriekšā. Es apsolu kādā epizodē izspēlēt 200 eiro. Varbūt mēs šodien vienam no jautājumiem varētu iedot 100 eiro, kurš mums beigās patiks vislabāk. Bet tāpēc komentējiet zem mūsu šiem video vai Spotifyā, dodat komentārus, un labākie komentāri dabūn naudu. Tie, kas šodien, uz kuriem mēs atbildēsim, tie visi nedabūs, tad mums šī epizode būs pārāk dārga. Jā, klases var uzfilmēt tur? Jā, mums ir fani, mūsu bērni. Tie, kas skatīsies YouTube, viņi varēs redzēt šo piefilmējumu, kā mums izstāst. Tātad, kamēr tu taisi piefilmējums... Nikita, tev arī čau. Mans jautājums... Tātad, sveiki, liels paldies par šo podcastu, kas tāds jau sen bija vajadzīgs. Ģimenē ir spēks. Zinājies? Tas ir jautājums? Nē, tas ir sākums. Okay. Tālāk, jautājums. Kā būt tik drosmīgam iet, darīt, radīt un izdarīt? Bērni slimo, esi noguris, šķiet citiem veicās vairāk. Kā būt uz tā pozitīvā darītāja viļņa? Gaidam nākamo epizodu. Man liekas, ka šis jautājums tev ir. Jo es jau, man liekas, biežāk esmu tajā lomā, kurš uzdod šo jautājumu. Man liekas, saknē ielikt kaut kāds tas darīšana. Es vienkārši daru. Man kaut kā... Laikam, es parādu pateikties īstenībā, man liekas, savai mammai, kur ir iedos man tik lielu to mīlestību tādu, kad
Man ir vienalga, kas tur būs beigās. Sanāks, nesanāks, ko padomās par mani, kurš tu tā, kurš šito. Man tikai es vienkārši eju un daru. Bet ja tev nav saknē ielikts? Ja tev nav saknē ielikts, tad ir jāiet terapijās kaut kādās jāmeklē tas, jo bieži vien tā arī īstenībā ir, ka mēs arī šodien runājam par kaut kādiem sasniegumiem vai rezultātiem, kur cilvēki dzīvē sasniedz. Viņiem liekas, ka tev vienkārši ir jādara un tu sasniedz rezultātu. Bet bieži vien tu jūties, ka es jūtu, ka cilvēks jūtās nedaudz vainīgs, ka viņš neiet un nedara tur bērnu slimo. Un viņš dzīvo kaut kādā vainas sajūtā, un šī vainas sajūta, man liekas, ir tā, kas nemotivē, viņa nevirz tevi uz priekšu, viņa nedod tev. Un to vainas apziņu ar viņu var strādāt un meklēt, kurienes viņa tev ir. Un ar laiku tu sāki saprast, nezinu, man tagad negribās darīt, tāpēc, ka man vienmēr atnāk kaut kāda doma, kāpēc tu nedrīkst tagad darīt. Tev arī mūžīgi bija rīt izdarīšu. Un tad mēs esam... Tas vienmēr drošāk. Mēs gadiem esam strādājuši pie tāda, vai izdaram uzreiz un visu, un virzamies tālāk, un labāk izdaram, apskatāmies, kāds būs rezultāts, nevis tur 7 dienas sēžam un domājam. Ir tas likums tāds, mums vispār top izdzēna bombas izaicinājums, kurā vienā dienā būs jānoskatās informācija par šo 5 sekundžu likumu. Paskatīties internetā, ir tāds 5 sekundžu likums, ja tu nepaspēji to izdarīt 5 sekundēs vai 5 līdz 7 sekundēs, tad tu to neizdari. Liela iespēja, ka tu to neizdarīsi. Līdz ar to, ja tev ir kaut kāda ideja, kur tu gribi izdarīt, ej un izdari. Ja tev ir problēma, pieņemsim bērni, slimo vai vēl kaut kas nav, padomā, kurš varētu tavā vietā to izdarīt. Varbūt paņem kādu palīgu. Kādu cilvēku, kas atbrīvo tev laiku kaut kam, un tādā veidā arī var daudz vairāk izdarīt, jo tu vari izdomāt ideju, iedot kādam to izdarīt. Tas jau tāds vairāk no uzņēmējdarbības, bet, Man patīk tas teiciens, baidies, bet dari, ja? Tā kā mēs visi vienmēr atradīsim iemeslus, kāpēc nedarīt, īpaši mūsu prāts, kurš vienmēr grib mūs turēt tajā komforta zonā un izkāpt un kaut ko darīt jaunu. Tas jau ir diskomforts, tas jau ir kaut kāds izaicinājums, un tad prāts atradīs 500 dažādas lietas, kāpēc to nedarīt. Īpaši tad, ja tev ir bērni, uz kuriem tu vēl vari to nedarīšanu, man taču nav laika, man tur nav enerģijas un tam līdzīgi. Bet tas pirmais solis, tas viens solis vienkārši, vai pamēģināšu izdarīšu. Un kas tālāk būs, to mēs nezinām, bet tu vismaz būsi pamēģinājis, nevis malsies tajā sautējumā visu laiku. Kā būs sadzird to pirmo domu, ka tu gribi darīt, bet neizdari. Sadzird to pirmo domu. Pieturēt tu pie tās pirmās vienkārši domas. Atceries to pirmo domu un pēc tam padomā, pastrādā ar to pirmo domu un saproti, kā viņu izmainīt to domu. Jo es arī par to esmu daudz kur stāstījis, kad mums ir pirmā doma, kas atnāk, kuru mēs nekontrolējam, kur bieži vien ir mūsu kaut kāda sistēma. Mūsu sistēma vienkārši. Es ļoti lasīju, Smuku Ošo bija aprakstījis par to. Viņš lasīja par to, kā rodās skulptūra. Skulptūra rodās tā, ka tas tēlnieks, kas veido to skulptūru, viņš nokasa lieko nost un izdodās skulptūru. Vai, pieņemsim, kur mājo veselība. Cilvēkam prasa, kur mājā veselība. Ja? Nav īsti neviens nevar atbildēt. Mūsu veselības industrija, viņi nesaprot. Veselība ir kaut kur iekšā. Un tāpat arī par mīlestību. Mīlestība mums visos ir iekšā. Un man liekas arī par to darīšanas sadaļu. Mums ir apkārt apliktas tik daudz kārtas, tik daudz visādi sabiedrība, mamma, tur tās šitais, ko padomās, kur saliksies, ka mums tas mūs ir tā kā, un mēs esam tā skulptūra, kas ir tajā akmeņa vidū. Un mums vajag nomest to visu lieko nost, lai būtu tā skulptūra, lai būtu tas cilvēks, tu varētu darīt. Un, jo tu ātrāk sāks piefiksēt, kas ir tas, kas tev traucē, tas nozīmē, ka caur kaut kādu terapiju, caur kaut kādiem instrumentiem, tu sāksi spēt risināt to jautājumu. Un ko tad tev ir jādara? Tāpat kā storijas Instagramā tu skaties, tu vienkārši aizsvaipo prom to, kur tu negribi skatīties, un tieši tāpat ar savu dzīvi. Tu vienkārši aizsvaipo projām to, es negribu vairs šitajā sistēmā, es negribu vairs būt iekalts tajā akmenī iekšā, es gribu būt es pats, Tur tajā būtībai tik klāt. Un man liekas, tas ļoti palīdz, ka tu vienkārši piefiksē. Un pirmais uzdevums ir vienkārši piefiksēt, kāpēc tu nedari. Un tad jau tu vari sākt domāt, kā to pamainīt. Vajag sarežģīts izstāstīt, ne? Es varbūt novienkāršojot, kāpēc tu nedari, mēs jau tos iemeslus atradīsim vienmēr, kāpēc nedarīt. Bet tev vajag vienu solīt un pamēģini. Viss. Kaut ko gribēju šodien izdarīt, aizizdari. Paldies par jautājumu. Ejam tālāk, ja? Yep. Pirmais podkāsts, kuru noklausos no sākuma līdz beigām. Ieinteresējāt un liekat palikt klausīties. Jums viss sajies. Jautājums, kā jums izdodas būt tik fantastiski? Vai, kā?
Tas ir grūti. Jūs saprotat, ka es jautājums esmu piemeklējis tā, lai celtu Līnas pārliecību. Tāpēc es izgāju caur tiem jautājumiem, ko tu atsūtīji, un es paņēmu tad pēc tam pēc tam beigās tur būs kaut kāds, jā. Kā mums izdodas būt tik fantastiskiem, nezinu. Mums jau pašam tā laikam neliekas. Nu, kā neliekas? Kas tev neliekas, ka mēs esam fantastiski? Man liekas, ka mēs esam ļoti forši. Nezinu, mēs vienkārši esam mīloši, saprātīgi, sarunājamies un neesam viens pret otru upurī visu laiku. Man liekas, ka tas arī ir svarīgi, ka nav visu laiku jāmeklē, kāpēc, kas pie kā ir vainīgs, bet davai, ko mēs varam darīt. Un šitā loģika sievietēm varbūt bieži gribas būt tajā upurī, ja? Un gribas būt tajā, viss ir slikti, tāpēc, ka tur tas. Bet atkal tā doma, kas jau mums izskanējas vairāk kārt podkastos arī no viesiem, ir tā, ka tikai mēs pašas varam visu darīt, lai mēs justos labi, lai mēs būtu laimīgas un vienkārši nemeklēt ārējos apstākļos to, bet meklēt pie sevīm. Un vienmēr, tad, kad tev kaut kas besī vai kaut kas, kad tu nejūties tik fantastisks, tad paskaties uz sevi un saproti, kas tad ir tas, kas man sevī traucē, un tad jau tālāk ir izvēle, vai tu kaut ko dari, vai tu vienkārši turpini meklēt apstiprinājumu tam, kāpēc nekas nesanāks, un kāpēc es nevaru visu kaut ko izdarīt, un kāpēc mans vīrs ir pilnīgs duraks. Jā, es arī laikam piekritīšu, ka sarunas, vēlme, iet virzīties uz priekšu, vēlme, nebūt upurī. Katru reizi, kad tu sajūties, tu, man liekas, katrs no mums 10 reizes dienā sajūtās. Kāpēc šis notiek ar mani? Un vienkārši slēgt ārā to sistēmu, jo es saku, mēs esam vienkārši Cikādi neviens negrib vainot sistēmu, bet mūsu sistēma ir radījusi mūs par upuriem, mūs par cilvēkiem, kas prasa kaut kādas pabalstus. Cilvēks, kurus vajag glābt, tāpēc mēs jums dodam tādas ziņas, tādas ziņas, tādas lietas. Nē, no sākuma viņus vajag iedzīt stresā un pēc tam glābt no tā stresa. Un mēs dzīvojam sistēmā, kura nav paredzēta, lai visi, es pats brīnos, kā mūs neviens neaizliet būt tik fantastiskiem. Bet ir tā, ka mūs, ir grūti tur izlausties ārā, bet mēs strādājam, attīstamies, ejam uz priekšu. Daram kaut kādas lietas. Tas ir tā, kā tu saki, īstenībā, kas mūs ietekmē no tās ārējās vidas, cik mēs daudz ļaujam ietekmēt tajā ārējā vidē. Piemēram, kad tu tagad saki, ja tu noskaties to filmu, tajā vakarā mēs ziņas neskatāmies, televīziju arī, praktiski vispār neskatāmies, aizbraucam dažreiz uz kino ar bērniem. Bet Gustavs vienā vakarā mēs bijām ceļojumā, viņš ar manīm noskatījās kaut kādu detektīvu filmu. Un viņš sēž, pēc tam viņš no rīta stāsta, viņš nevarēs visu nakti aizmigt, tāpēc, ka viņš tik daudz domājis, kas tagad būs, ja mājā ielauzīsies kaut kāda zagļi vai mēs tur milzīgā villā paliekam. Jā, un tur ir lieli logi, kāds tur varbūt mūs novēro. Un viņš vienkārši ir noskatījies tikai filmu, ja? Tad, kad tu atmet visas šitās lietas, kur novērst uzmanību, kas tev varētu notikt, tā kā visas tās, tas ir tā televīzija, viss pārējais, kas mūs biedē visu laiku ar kaut ko, tev visu laiku jābūt ir tādā uzmanības. Nē, kā tur ir paskaties, visas ziņas ir, iebiedēt, sabiedēt. Un es atceros, kad es atteicos vispār no ziņām, no radio, no visām televīzijām. Es atceros, kad es vienā brīdī piefiksēju, ka tā viena ziņa, ko es izlasīju, kas vispār neatiecas uz manu dzīvi, kas vispār nav saistīta ar mani, ka man tā ziņa pa dienu ir griezusies 100 reižu cauri. Es saprotu, iedomājos, kāds man būtu prāta resursu brīvība, ja es to ziņu nebūtu vienkārši izlasījis. Nekas manā dzīvē nebūtu. Ticiet man, es jau kur vairāk kā 10 gadus neskatos ziņas. Ticiet man, ja kaut kas ir točni sūdīgi, es uzzinu par to. Tā kā viņu vienkārši Jā, sieva pasaka. Nē, man jākrāmē 72 stundas Toma. Kas? Nezinu, kas tas ir. Nē, es nezinu. Labi, tas vienkārši saucās Mastery of Not Giving a Fuck, ja? Ir tā grāmatā, bet pēdējais, ko es vēl gribētu piebilst, sociālajā tīklā. Es esmu tagad retrīt, man ir 7. diena bez sociālajiem tīkliem, un es jūtos arvien fantastiskāk ar katru dienu, tāpēc, kad tu mācies baudīt dzīvi, mācies skatīties kādam acīs ilgāk, mācies tik daudz brīnišķīgas lietas. Skaties, man tu neesi ilgāk skatījies. Es saviem bērniem skatos. Tu jau visu laiku esi aizņemts. Okay. Bet nē, idejas, kad tiekam vaļā no kaut kādām lietām, kas traucē mūsu prātam būt fantastiskiem. Jeb meklēt kaut kādas izaugsmes. Laižam tālāk. Tālāk. Ideāls podkāsts, ko klausīties pastaigā ar mazuli. Jau pēc pirmās lasīju, man liekas. Jā, jau pēc pirmās epizodes sāku domāt, varbūt vajag 2 zem 2. Vajag 2 zem 2?
Tas nebija jautājums, tas bija tā kā apgalvojums. Es vienkārši gribēju parādīt, ka iespējams, ka demogrāfijas ministrijā, vai tajā departamentā, kurš mums ir varbūt kaut kādas aktivitātes, kuras noteikti atnes mazāk jaunas bērniņas nekā šis podcasts. Līdz ar to sategoja demogrāfijas ministriju, lai viņa mums sūta vairāk mīlestības un informācijas, ko mums vēl stāstīt, lai uzlabotu demogrāfijas situāciju. Tad 2x2 vajag? Es domāju, ka tas tāpat kā ar vīniešiem. Sākums būs grūts, bet pēc tam jau vajadzēs un būs vieglāk. Jā, mums ir 2x2 izauguši un 2x2 tagad aug, kur vienam ir 3 mēneši un otram ir 2 gadi. Māja, vajag 2x2? Tev ar brāli labi ir? Tev ar brāli labi ir? Nepārāk. To redz no bērna viedokļa nepārāk. Viņi vēl nav izauguši. Jā, bet man liekas, ka no bērna tiešām, kā viņi spēlējas savā starpā, ir ļoti forši. Ir tas sākuma periods, kur viņi tiešām kaujās un cīnās, bet tas nav sākuma periods. Tas ir no 9 augst līdz... Bet es iedomājos, ka viņi izaugs liela, kāda viņiem būs dziļa, stipra saikne, man liekas. Bet mēs nezinām. Fingers crossed. Ceram. Mēs vienkārši ceram. Bet es teiktu, ka 2x2 ir good to go. Jā. Ok, tālāk ejam. 3x3 vai kas tur vēl bija? 3x3. Tu mums nav izdevies vēl realizēt, varbūt nākamajā metienā. Tālāk, lūdzu. Labi, metienā. Paldies par iniciatīvu. Nākamais jautājums. Tā kā truši. Tā kā kaķēni. Tātad, paldies par iniciatīvu un pirmo epizodi. Mans jautājums, kā izkāpt no tās sajūtas, ka es kā sievieti iznesu vislielāko smagumu un upurējos, kamēr vīrs neziedo ne savu fizisko ķermeni, ne garīgos resursus, ne karjeru, ne darba dzīvi. Un es šeit gribu piebilst, ka man ir brīnišķīgs vīrs, atbalstoši viņš dara visu iespējamo un neiespējamo, lai mums viss būtu, taču lai vai kā, man kaut kur pakrūtē ir tā sajūta, ka viņš man nav atmaksājis. Kreizi, es ļoti labi saprotu šo sajūtu. Tā ir kaut kāda, man šķiet tā sajūta veidojas atkal no tā, ka mums ir apkārt kaut kāds tas šausmīgi veiksmīgo stāstu burbulis visur, ja? Ka mēs varam paspēt būt brīnišķīgas mammas saviem bērniem, pagatavot ēst, iztīrīt māju, vēl atļauties instagramīgu māju, nevis kaut kādu tur parastu dzīvokli, ja, purčikā, kad mēs varam iet uz Hills dejām un būt vēl seksīgas saviem vīriem un pašas priekš sevīm izdejot sevi un tam līdzīgi. Ja. Un no šī rodas tā spriedze un tas, ka mēs atkal esam tajā nabadzītas lomā, ja. Bet tā ir ilūzija. Tā reāli ir ilūzija. Tas ir tā kā mums Gunita teica, ja? Gunita Lanka teica mūsu podkastā. Tu esi ļoti mamma, labi epizodi. Es skatos, ka viņa maz skatās, bet es jums iesaku uz pilnu klapu, ja? Un vienkārši mācīties dzīvot tajā brīdī un novērtēt to, kas tev ir šajā brīdī. Jā, tā sajūta ir, ka tu kaut ko kavē un kaut ko nepaspēji. Un tagad viņš tur vīrs man ir kaut ko varbūt atņēmis, jo viņš taču iet ārā un viņš taču piedzīvo kaut ko vairāk no pasauli. Arī vīrietim viss mainās tad, kad ienāk bērni un ģimene. Varbūt viņš to mēģina neizrāda varbūt tik ļoti emocionāli kā sievietes, bet 100 punktu visiem vīriešiem arī kaut kas mainās. Un, es nezinu, taču vai ne, tu piekritīs, kad mainās, un arī vīrietim ir viss savādāk. Un, kā viņš vispār tajā visā jūtās. Bet šodien pie brokastīm tu čokojos. Mums ir jāpaspēj būt lieliskiem mīlniekiem, pavadīt laiku saviem bērniem, nopelnīt daudz naudas. Nē, jums jau vīriešiem mīlniekiem vieglāk ir būt lieliskiem. Nē, vienkārši arī mums ir, uz mums ir papildus slodzes, jo tev ir, tie citi vīrieši izskatās aizņemt vienu pašu esot, viņiem ir tik daudz ko darīt. Iedomājies, ka tev atnāk kaut kāda 16 lietas. Es vienreiz skaitīju, ja es dienā gribētu visu izdarīt pēc kaut kādas schēmas, ka man nepietiek ar 24 stundām, vai arī jāatsakās no miega, jo nav tā, ka nekas nemainās. Un tas arī tāds sabiedrībā viedoklis, ka tas ir tipa non-events priekš cilvēkiem, tāpēc, priekš vīriešiem, ja piedzims bērns. Kā non-events, ja tev pirms tam bija tavas intereses, tavi hobiji, tavas kaut kādas lietas, ko tu dari. Tu nedomāji ne par ko citu, iespējams, tu domāji par savu sievieti. Ļoti daudz, jūs pavadījāt ļoti daudz laika, jums tur bija kaislē, tur uz katra stūra un viss jums notikās. Tad ienāk bērns, tev noņem ļoti daudz ko nos, kas tev pirms tam ir bijis tāds kā enerģijas avots vispār tavai dzīvei. Bet vīrieši arī sievietes skatās, ka viņi kaut ko viņam būtu atņēmusi zemdējot bērnu viņam. Es esmu vērojis savus domas ļoti bieži. Un es domāju, ka vīrieši arī skatās, es domāju, ka tas ir par seksuālo viedokļu ļoti, kad vīrietim, kad tas bērns... Bet viņi jau, man liekas, skatās uz to, ka bērns ir kaut ko atņēmis. Vienalga, tā situācija tev ir noņēmusi no tavu
seksuālo zaķēnu. Teiksim, kā ir, vienkārši tur tev. Tu esi iedomājies, ka tu piedzīvosi šo pašu, ko tu piedzīvo pirmos 6-9 mēnešus, ka tāda būs visu tavu dzīve. 6-9 mēnešus, kurš tad? Nē, 6 līdz 9 mēnešus. Vai dažiem gadus 6? Varbūt gadi, varbūt 2-3 gadi vienalga. Tas viss, tā visa vide tev liekas, ka tā tagad būs vienmēr. Un tas arī tev ir jāmācās savaldīt savu dzīvnieku iekšēji, kaut kādas savas vēlmes, jo, es esmu ļoti daudz, kur internetā redzējis vīrietiem, vajag tikai drāsties un ēst un vēl kaut ko. Ļoti daudz vīriešiem saknē ir ļoti svarīga seksuālā dzīve, un viņi tev tiek noņemta nost, tāpēc, ka, tur es vakardien arī skatos. Kā šeit kaut ko vēl var atrast? Tur 1 bērns, 3 bērns, 4 bērns, vēl kaut kas tur. Tur nav. Tā vienkārši kādu brīdi tev ir jāiztiek. Labdien, mums atnāca arī suns. Jā, man liekas, ka vīriešiem lielākoties... Mīlestības valoda ir tas pieskāriens. Sievietei atkal ir kaut kādas praktiskākas lietas. Ne? Es statistiski nezinu, bet es iedomājos, cik es esmu dzirdējis no apkārtējām sievietēm, kuras ir vairāk iedziļinājušās tajā mīlestības valodas savam vīrietim. Visām ir vīrietim bijis pieskāriens. Tas fiziskais konteksts. Tas ir skaidrs, ka mēs nevaram pazust tajā māmošanā mūžam. Tā kā mūžam un arī pat droši vien ne tur entos gadus. Kaut kad mums ir jāsāk meklēt tas ceļš atpakaļ pie sevis, ceļš atpakaļ pie sava vīrieša, ja mēs vēlamies būt partneri, jo vienkārši attiecības uz papīra, tā teikt, attiecības uz papīra, protams, tādas tad arī viņas būs tikai uz papīra un nekādas tur mīlestības romāns netiks rakstīts. Bet tas tiešām ir ar laiku. Kurš, piemēram, mums ir 9-gadīgs vecākais dēls, ja? Laiks ir pagājis diezgan ilgs, bet labi, mums vēl ir atkal jauni bērniņi, kas atzimuši, bet man liekas, ka tagad vispār būtu kaut kāds laiks vai laiks, piemēram, pirms 2 gadiem, būtu tikai tas brīdis, kad mēs sāktu domāt, ka, mums taču ir arī jāmeklē ceļš atpakaļ vienam pie otra. Un jo ātrāk tu to apzinies un sāc saprast, jo ātrāk jūs to sākat darīt un arī varat savām attiecībām kaut kā ļaut uzziedēt atkal. Tas ir darbs, tas nenotiks pats no sevis. Un atkal vienkārši ir jādara, jāspēr tas solīts, jābūt drosmīgiem un vienkārši jāmeklē, jāiet vienam pie otra. Jo šis ko tu nolasīji, tas jautājums man, ja es jau saku, es jau viņu ļoti labi saprotu. Mēs gribam atrast atkal kādu, kas... Kur, to attaisnojumu, kāpēc nedarīt pašām, kāpēc nemeklēt to ceļu vienam pie otra atpakaļ un drīzāk vainot to partneri tajā, ka es izdaru vairāk, es izdaru smagāk, man ir grūtāk, man ir emocionāli grūtāk. Un, protams, ja mēs skatāmies uz bērnu audzināšanu un vispār sievietes ķermeni kā tādu, tad varbūt sievietei tas emocionālais miksers tur ir krietni lielāks nekā vīrietim, bet nav tā, ka vīriešiem ir apmēram tur vienalga, ja viņiem ir nekas nemainās. Es piekrītu, no fiziskā viedokļa, protams, tur neatsvaram, tas viss ir pretīm, bet arī, arī vīrietiem fiziski arī tas ir ļoti liels pārmaiņas, līdz ar to, fiziski, protams, ka tas ir neaptverami, un visas sievietes, kas ir dzemdējušas ar Dieva vietā, un viss ir forši, bet arī man liekas, šobrīd mēs redzam arī pēc sabiedrības, ka visi vīrieši, kas paliek ģimenē, rūpējās un pavada laiku saviem ģimenēm, viņi arī ir super svarīgi, jo viņi arī čakarē, tie, kas to nedara, viņi čakarē tur bērnu, pēc tam tur traumas un tā tālāk. Līdz ar to vienkārši, tā kā man liekas, tā kā tu saki, arī man liekas, kaut kādā vienā no podkāstiem, arī man liekas, tajā pašā Lanku podkāstā, vai tas bija ar Arnicāniem, kur viņi teica, ka atcerēties to sākumu, atcerēties to sajūtas un saprast, ka man bieži ļoti patīk dzīvē tā skatīties uz lietām. Mēs, ka kaut ko sākam darīt, mums bieži vien, man pieņemsim piemērs, es tur uzsāku pirms pagājušajā gadu vienu biznesu, un man iedeva, mēs nopelnījām apgrozījām 1 miljonu tur 100 dienās. Un man tā kā iedeva, uzdāvināja man kaut kādu dāvanu. Pēc tam man pārējos 9 mēnešus mocījos, lai vispār to visu saglabātu un lai tas nesagrūtu. Un tad man šogad atkal tas pats notika. Un tas ir tas stāsts vienmēr, ka mums kaut ko iedod kā dāvanu, kā saka, nezinu, dieviņš, vienalga, whatever, tev iedod kā dāvanu. Tad tev noņem nost, lai paskatītos uz tevi, vai tu vari pacelt, vai tu esi spējīgs, vai es tev varu dot vēl, tā kā pārbaudu tevi, un tad atkal iedod. Un tas, man liekas, ļoti līdzīgs ir arī attiecībām. Tev sākumā iedod kaisli, rozā brīles, viss tas cilvēks ir ideāls. Tad bērns atnāk noņem nost? Nē, tad dzīve paņem to bišķi nost un saka, pagaviss, tas viss, par ko tu izķēries, ja? Tas viss vairs nav. Tagad mēs izveidojam kaut kādu jaunu struktūru, jaunu sistēmu, sakārtojam visu, un tad mēs ejam atpakaļ atkal uz to. Tas jau tā kā pa visur ir kalni un lejas. Tad, kad tu esi augšā,
Tad tu atkal nobrauc lejā, iemācies kaut ko, kāpēc tu nokriti no tā kalna lejā un kāp atkal viņa augšā. Un atkal es virsotnē un atkal. Un, kad tu uzkāp jaunajā kalna virsotnē, tad tu ieraugi, ka tur ir priekšā vēl augstāk virsot, kurā jāuzkāpi. Un tu atsaki, paldies Dievam, ka man ir iespēja kāpt, ka man ir iespēja atkal nokāpt lejā un atkal kāpt augšā. Un tu caur to pateicību, tad tu nekāp tajā upurī. Ļoti dziļi. Ejam tālāk. Tātad, paldies par epizodi. Ja? Vai šajā pasaules stāvoklī ģimene bez bērniem ir egoisms? Tas ir ļoti foršs jautājums vispār. Vai šajā pasaules stāvoklī ģimene bez bērniem ir egoisms? Es domāju, ka ģimene... Starp citu, vakardien ar mūsu biedru šajā mājā runājām par šo jautājumu, par to, kā tas ir, kad sievietes apzināti pieņem lēmumu, ka viņas nevēlas laist pasaulē bērnus, veltīt savu laiku viņām, veltīt savu dzīvi viņām, veltīt savu enerģiju, jo nav jau, man liekas, kad atkal tad jāpieiet pie šī jautājuma no tāda viedokļa, ka nav pareizi vai nepareizi. Bet varbūt tas ir tikai mans uzskats, kas pieņem daudz visu pasaulē, kad var būt dažādi. Manuprāt, tas pilnīgi noteikti nav egoisms. Vai es gribētu dzīvot tādu dzīvi? Es dažreiz esmu īstenībā par to domājis, kā māma 4 bērniem, kā tas ir, ja man nebūtu neviena bērna un es varētu darīt visu priekš sevis. Tā kā savai izaugsmē, savai attīstībai, savai pilnveidošanai dzīvot to dzīvi tā, kā es esmu piedzimuši šajā pasaulē, viena. Un tagad es dzīvošu sev. Un kaut kādos brīžos man tas šķiet ļoti, ļoti skaisti. Un kaut kādos brīžos man šķiet, ka tas ir vienīgi gan arī asaru tūlīt nobirs. Dažreiz jā, ir tās domas. Un es pat nejūtos īstenībā laikam par to vainīgi, par to, kad es kaut ko tādu iedomājos. Bet man liekas, ka te ir gan varbūt interesanti, gan šādi, gan tādi. Man liekas, ka ir ļoti vientuļi bez bērniem, bet varbūt sievietes droši vien, varbūt sievietes, kurām nav bērni, nemaz neklausās šo podcastu, tāpēc nevarētu teikt, ierakstiet, kā jūs jūtaties par to. Man liekas, ka ir vientuļi, un man liekas, ka ar bērniem ir ļoti, ļoti interesanti. Bet iespējams, ka braukt ir dažādos retrītos uz klusuma, retrītiem Balī un visādām tādām lietām, kas notiek. Varbūt arī tas ir ļoti interesanti meklēt sevi, visu laiku rakties vēl dziļāk sevi, ko vēl es tur varu atrast un padarīt, un ļoti, ļoti pilnveidoties. Tas, man liekas, ir vienkārši cita dzīves izvēle. Es teiktu tā, cilvēks, kurš uzdev šo jautājumu, mans jautājums viņam būtu pretīm, kāpēc tu mēģini attaisnot kaut kādu savu izvēli ar kaut kādu nosaukumu? Kāpēc tu gribi to? Tas ir vai nav egoisms? Tā kā ir starpība? Ja tu gribi bērns, tev ir bērni. Ja tu negribi bērns, tev viņi nav. Bet, zini, kā tas jau nav tāds jautājums, vai tu gribi, vai tu negribi. Tagad es šitā ieņemšu pauzi. Es tā gribēju. Es domāju, ka katrs cilvēks, gan vecāki ar bērniem, gan sievietes un ģimenes, kur ir tikai pāris un kur ir izvēlējušies, ka viņam nebūs bērni, katrs kaut kādos brīžos apšauba to savu izvēli. Tas nav tāda pārliecība, kā es tagad turos. Es domāju, mums katram ir savi izaicinājumi un grūtumi tajā izvēlē. Bet tad, kad tu kāp tajā kalnā augšā, tu taču 10 reizes apšaubi, priekš kā mēs to vispār daru, kāda jēga no tā visa. Jā, bet protams. Tu esi nolēmis, tu kaut kur esi, tu skaties ģimene aug podcastu, tev ir kaut kāda ideja, uz kuriem tu gribi virzīties, un tā vienkārši aizēja noiet ar jūru 3 dienas un atrod sev atbildi. Tu gribi bērns vai negribi bērns? Kāda starpība? Tas ir egoisms, nav egoisms? Kāpēc? Es domāju, ka tas pat nav tur tāda domāts, kā kaut kādu labelu tam uzlikt. Vienkārši daudz kur apkārt tiešām arī sociālos tīklos šobrīd var lasīt šīs atšķirīgās izvēles cilvēkos, un nav pareizi vai nepareizi. Un es vienkārši gribu teikt, ka katrā izvēlē būs savi jautājumi, savas šaubas kaut kādas, un es esmu pilnīgi pārliecināta par to. Tu kādreiz esi domājis, kā būtu, ja tev vienkārši būtu viens pats ar mani, varbūt kaut vai divatā, bet ja mums... Nē, es domāju, ka neesmu. Man asar nenāk, domājot par šo. Droši vien es neesmu. Bet redz, tas man arī ir tas, kurš, tas ir tas society uzspiest. Tas viedoklis, tu tik daudz ko redzi, un tajās visās patiesībās atrast to savējo, ar kuru tu jūties pārliecināts, un droši ir reāli grūti. Vienkārši meklē savu patiesību. Man jau nav variants, jo esmu meklēju. Man ir brīžiem uznāk tās domas. Ja tu esi situācijā, ja tu esi dzīvē, ja tu esi šeit, tur, kur un tas, kas tev ir iedots. Kāpēc ir jāsēž un jāschēmo kaut kāda cita paralēla? Ko tev tas tieši dod? Kāda jēga tu kļūsti labāks tajā lomā, kur tu tagad esi? Tev ir kaut kāds iegūms. Padomā par to, kā tu varētu kļūt labāks, iespējams.
Bet tad jau var tā nosēdēt 20 gadus, domāt, vai šis ir labākais džeks, ko es varēju paņemt. Varbūt varējām citu paņemt, bet 20 gadiem jau palielam vienalga, viss izskatīsies vienādi. Zin kā, uz vecumu jau tur jau viss izlīdzinās, viss proporcijas, un tad līdz ar to, Yeah. Tā tad meklējam sevi, ja? Ļoti vienkārši pateikt, ja? Tiešām labs podcasts, ja? Sen jau tāds vajadzēja. Es tev saku, ja? Jautājums, kā jūs esat tik stipri, kā jūs tiekat ar to visu galā? Ar ko visu? Laikam dzīvi. Es domāju, ka mēs jau atbildējām uz to jautājumu par to izkāpšanu no vaininieka meklēšanas. Vienkārši dari. Izbaudi to, kur tu esi. Un vienkārši esi pateicīgs. Pateicība ir tas, kas mums palīdz noteikti novērtēt to, kur mēs esam un kas mums ir. Un pat tad, kad gribas salīdzināties un domāt, ka varbūt es labāk gribētu Ibicas retrītā dejot Hills Days, tad es vienkārši saprotu, ka nē, es pateicīgi esmu par to, kas man ir. Par šo dienu, par šo ēdienu, par to, ka bērns iet uz podiņu un pat visādām sīkām lietām. Es atceros pēdējā treniņā, es arī domāju, ģimā tā kā kaut kādu smagu svaru tur ceļu baigi sarežģīti. Un es tā kā tajā brīdī, kad es ceļu pie sienu, domāju, tev ir kājas, ar ko pacelt to visu. Es pateicīgs par to, ka tu to vari darīt. Un tiešām tu atrod tādas pilnīgi tā kā crazy lietās kaut kādas. Tāpēc, kad jo vairāk tu esi pateicīgs, jo vairāk tu atrod lietas, par ko būt pateicīgs. Tad, kad tu vienmēr sāk rakstīties pateicības, tad bija paldies par šo māju, paldies par maniem bērniem, paldies par manu vīru. Un tad jau, cik tu 5 dienas par to pateiksies, tad jau, kā sāk atkārtoties, gribas kaut ko jaunu atrast, un tad sāc, bet paldies īstenībā. Par to, ka man šodien, es nezinu, bērns tur aizgāja tiešām uz potiņu, vai paldies, ka mēs varam aizbraukt uz veikalu, vai paldies, ka es varu piezinīt savai mammai, paldies, ka es šodien uztaisīju tik garšīgu kūku, un tā kā tas vienkārši nāk tā kā ritens, tā kā tu sāc viņu vēl tev visu laiku, tu ieraugi vienkārši, wow, cik forši, paldies, ka es varu palikt šajā mājā, paldies, ka mums ir puiši, kas atbrauc uz vienādu podcastu, paldies, ka man ir ko uzvilkt mugurā, paldies, ka man drīz būs dzimšanas diena, vienkārši tik forši, man vispār drīz dzimšanas diena. Jā, absolūti. Bet jūs jau nokavēsiet, ja jūs tagad. Jā. Bet es vakardien arī pirku semičkas veikalā un teicu, paldies, ka es varu nopīkstināt karti un man ir par ko samaksāt. Tiešām tur tā kā pārējušās tas diezgan smieklīgi, bet tas tiešām ļoti uzlādē un dod to spēku, jo tu ieraugi vienkārši, cik daudz tev ir, nevis cik maz tev, cik daudz tev nav. Jo man liekas, ka tā skriešana pēc tā, kas tev nav, ir baigi radīt, un tā, kad tu bišķi izjāji ārā no tā burbuļa, kad es sāku to savu retrītu kaut kādā otrajā dienā, saprotu, tur ir dzīve un šeit ir dzīve. Kaut kā mēs esam salikuši kopā, ka tā ir viena dzīve, bet īstenībā tur sociālajā vidē vai kaut kur, nezinu, ziņās, vai tev ir kaut kādā mediju telpā, tā ir viena dzīve, tā nav tava dzīve. Tava dzīve ir pavisam kaut kas cits. Un kaut kā cilvēki arī ļoti daudz, ko es redzu, cik ar to TikTok popularitāti, cilvēki kaut kā nefiltrē, kad tas, kas tu esi publiski vai mediju telpā, ļoti bieži tas cilvēks, kas ir mājās, vai cilvēks, kurš dzīvo savu dzīvi, vai arī mēs tur dalāmies ar 3% savas dzīves. Kaut kādiem mirkļiem. Liekas, ka mēs esam baigi aktīvi un vēl kaut ko. Bet... Ja mēs gribētu dalīties vairāk, mums vajadzētu kaut kādu realitātes šovu. Taisīt nav taču spēku visu laiku to, un arī nav vajadzība visu laiku to. Līna atteicās. Labi, ejam tālāk. Liels paldies par šo podcastu. Beidzot, ir kāda saruna. Vai ir kaut kāds reāls, normāls jautājums? Tie visi ir reāli, normāli. Beidzot, ir kāda saruna, kas parāda cieņpilnas attiecības ģimenē, jo esmu daudz domājis par visiem realitātes šoviem, kur demonstrē ļoti negatīvus piemērus. Paldies jums! Lūdzu, padalieties, kas ir tas, ko jūs dariet kā pāris, lai saglabātu romantiskas attiecības. Kas tas tāds? Mēs ar sievu esam ļoti iekāpuši šobrīd tajā lomā, kas ir, mums ir mazi bērni un vēl bišku lielāki bērni. Bet visu gribās uzreiz, no? Gribās, man arī gribās visu laiku kaut ko, bet tu vienkārši, mēs tagad esam iesākuši braukt ar mazāko bērnu trietā uz reiz mēnesi uz kaut kādu namiņu. Pēdējo reiz bijām ļoti skaistā vietā. Es vedu kafiju tev bieži. Es stāvinu tev ziedus kaut kad. Nē, kad tu man pēdējā reize tev visu laiku bija kaut kas mājās. Mēs kaut kādas mazas lietiņas, bet nav tā, ka mums ir kaut kāda romantiska grāmata, kuru mēs ievērojam, vai kaut kādi principi, grafiki vai vēl kaut kas. Mēs vienkārši cenšamies. Tas ir viens variants, ieplānot kaut kādas lietas, būt romantiskās attiecības, ieplānot, kas visiem liekas, what the fuck, un kā es tagad ieplānošu. Bet mēs par to runājam Forša Anicāna podkāstā.
kad ir vienkārši jāieplāno laiks, ieplāno tas kaut kādas 3 stundas, ne kaut vai stundu vai 2 stundas nedēļā, kad tu ar domu, ka mēs tagad veltīsim laiku viens otram, skatīsimies acīs un varbūt kaut kur tālāk tas aizvedīs. Ja? Nevis ar plānu, ka mēs tagad mīlēsimies un viss būs baigi forši, bet, kā būs, tā būs, bet mums ir tas laiks mums diviem. Mēs gan to klibojam un neieplānojam baigi. Mums vairāk bieži, un tā realitātē tiešām sanāk, ka vairāk tur, piemēram, šodien, ja tu man atnes kafiju, man tik ļoti gribēs tev noskūpstīt, vienkārši iedod vēl vienu bučiņu, iedod vēl vienu. Un tas ir kaut kāds brīdis, kad man liekas, ak, Dievs, cik forši, tu tik forši lietu izdari, tu man atnes kafiju un gribu tevi samīļot, sabučot un tam līdzīgi. Ieraudzīt kaut kādus mazos brīžus arī, kad ir opcija, piemēram, mācīties kaut vai runājot par tām pateicībām, arī pateikt otram paldies par kaut kādām mazām lietām, kas varbūt izklausās pāriem, kuriem ir ļoti daudz laika attiecībām. Šis izklausās ļoti skumji un tā kā scratch, ja? Bet priekš mums, man liekas, tās mazās lietiņas arī salasās. Un, tad otra lieta ir ieplānot, piemēram, tas, ka ir mazi bērniņi, nenozīmē, ka mēs vispār nevaram neko darīt divatā, ja? Jo viņi diezgan daudz guļ, mēs varam aizbraukt uz namiņu, mēs varam iet pirtī kaut vai uz maiņām un atkal satikties kaut kādā brīdī tur un pabūt divatā. Bet tur arī, ja vairāk, vienalga patiesībā kāda tā štēla, kaut vai šahu spēlēt kopā un paskatīties acīs, bet satikties ikdienā vai kaut kādos brīžos pa nedēļu un parunāties, kā tev patiešām iet, pabūt kaut kādā fiziskā kontaktā un vienkārši saprast atkal to, ka tas atrast arī ceļu atpakaļ vienam pie otra, tas arī aizņem laiku. Tas nav tā, tagad mēs iesim tur mīlēties. Mums ir pusstunda, ejam tur. Nav atpakaļ, ka jūs esat pazaudējuši viens otru, vienkārši ir transformācija notiek un... Jā. Ja pirms tam varbūt, attiecībām sākoties, jums bija kaislīgs seks par to, ka tu atnes kafiju, tad tagad tā ir vienkārši maz buču. Vienkārši saprast to, ka tas nodoms un ideja jau ir tā pati. Vienkārši izpildījums ir, viņi tajā brīdī baro bērnu, izpildījums ir labākais, ko var izspiest no tā visa. Un tad līdz ar to arī atkal būt pateicīgam par kaut kādām mazām lietām, jo tu zini, ka šādi lēnām būvējot un lēnām darot un uzturjot, tas, man liekas, ka ļoti, ļoti bojā romantiskās attiecības, tie pieprasījumi un tās, man vajag šitā, Nē, tā kā, kad tev ir bērni, kad tev ir attiecības, ka jūs augat, ir tā, kā ir, ļoti bieži ir tā, kā ir, nevis tā, kā es gribētu. Un tā kā noķer to sajūtu, bet šitais arī ir super cool, šitais arī super labi, tā kā, forši, kad man sieva nebļaujas mani. Nē, bet redzi, mēs vispār runājot, atskatāmies uz visiem ierakstiem, kas mums ir bijis, piemēram, ar 2 ābelēm, kā Marta arī man patika teica, ka mēs ejam pa to ceļu, mēs ik pa laikam vienkārši viens ar otru iečakojamies. Un tagad mēs ejam to vecākošanas ceļu, tu turēji varbūt savu biznesa ceļu, es to vecākošanas, mammošanas ceļu eju vairāk, un tad mēs ik pa laikam satiekamies tajā kafijas krūzītē un sabučojamies, samīļojamies, vai kaut kādus brīžos mēs ejam viens otram garām, mēs vienkārši apkampjam viens otru un pasakām, ka mēs mīlam viens otru. Un dažreiz mums pat nav tā, ka tu man garām un manas sirds vienkārši lec tur ārā no krūtīm, kā es gribu to samīļot, es vienkārši to izdaru, tāpēc, ka es zinu, ka es to sen neesmu izdarījusi. Un tad tu sajūti to siltumu un to tuvību mīļumu, un tu saproti, ka jā, es īstenībā gribu šos brīžus vēl vairāk, vienkārši mums viņi ir jārada. Viņi nebūs, ja mēs gaidīsim, ka viņi atnāks paši, tad viņi nekad neatnāks. Bet vīriešiem arī, man liekas, arī tāds baigies uzstādījums saistībā ar to, kad mēs tā kā uzņemamies to smago lomu, tagad nes šo visu kuģi peldēt kaut kādā virzienā, un mēs arī ļoti bieži tā vietā pieņemsim, mēs bieži kaut kas darbā ir jādara, bet es redzu, pieņemsim, kad Līnai tur ir aizgājis bērns gulēt, un mēs varētu tagad, uz 30 minūtēm aizbraukt kaut kur divatā, ja? Te kaut vai uz veikalu aizbraukt divatā, vai, bieži vien mēs kaut kādu kafiju vai ko, un es vienmēr mēģinu tos mirkļus izmantot, lai cik daudz tev būtu darba, cik daudz tev būtu rūpju un kaut kādas lietas, bet tu zini, ka kā es kaut kur šo lasīju, ka katrs eiro, ko tu esi iztērējis uz savu sievu, tev atnāks reiz 10 vai reiz 25 atpakaļ. Nevar izreikināt to. Bet idejas, ka katrs tas eiro, katra tā minūte, katrs tas enerģija, ko jūs apmainīsieties, viņš tev iedos lielāku pārliecību, lielāku iespēju atrisināt kaut kādas lietas. Tad tu saki, vienkārši dari sievas laimīgas. Tas nāks atpakaļ. Tas jau tāds, kā saka, nodrāsts veids, kā to pateikt, bet idejas, ka jā, mēģinam, cik varam ieguldīt savās sievās, jo viss teorētiski, tā ir teorija, es vēl viņu testēju, jā. Nevar jau zināt, kā arī tas rezultāts, arī tas laimīgai ģimeni tā izaugsme, nav tā, ka tu izdari vienu lietu un tagad viss ir diena pret nakti. Tas viss summējās un vienkārši būt labiem cilvēkiem, būt labam pārim, mēģināt brīžos, kad gribās varbūt uzšaut, varbūt nobučot. Tev gribās man uzšaut? Es domāju, ka tev regulāri gribās man uzšaut. Nekad. Tas Labi. tik brīnišķīgs.
Vēlētos dzirdēt, ar ko jūs sākāt savu attīstību, uz ko vairāk. Kāds bija tas sākums, lai izlaustos uz augšu, jo jāiet jau pa solīšiem, uzreiz jau nevar uzšauties virsotnē vienas dienas laikā. Ko mēs sākām savu attīstību? Mēs sākām savu attīstību ar to, ka mēs ilgi un plaši un dziļi runājām par to, kā mēs redzam dzīvi. Tas arī bija sākums, un tas arī ir gājis visu laiku cauri. Un es teiktu, ka varbūt tas ir iemesls, kāpēc mēs nestrīdamies, vai mēs ilgstoši nepavadam kaut kādā sāpē, ka mēs ļoti daudz ko runājam, meklējam, filozofējam, mēs ļoti daudz, kāpēc tas cilvēks darīja tā, kas ir tur, kas ir mēs tur? Analizējam citus, jā? Jā, mēs ļoti bieži, jā, bet mēs filozofiski, ne jau mēs aprunājam, bet mēs kā filozofi, interesanti pasties, viņi dara tā, kur tas varētu aizvest? Kas varētu būt tur? Nē, man liekas, ka es šito jautājumu atbildēju arī YouTube komentārā, bet es rakstīju, protams, ka mēs visi gribam jau nokļūt kaut kur, bet īstenībā tas ceļš uz to ir visforšākais, visinteresantākais, un tā kā jau arī cilvēks raksta soli pa solītim. Protams, mēs taču arī esam kopā jau, gadu 11 laikam, ja es nezinu, cik 11? Kurš tas skaita, ne? Nākamgad mums ir 10 gadu jubileja. Varbūt mēs visu podcastu klausītājus uzaicināsim uz mūsu kāzu mēģinājumu numur 2. Festivāls konto. Jā. Mēs varētu tiešām kāzu festivālu uztaisīt. Ja jūs gribat mūsu kāzu festivālu, ierakstiet komentāru. Es negribu kāzu festivālu. Vai iedomājies, cik daudz laimīgas laulības izies no turienes? Jā, tikai atnākums pasākumu. Nē, atgriežamies pie jautājuma, ka tiešām tas nav tā, tādas attiecības ir ikdienas dzīve un ikdienas stragla tieši tāpat kā viss pārējais un vienkārši soli pa solītim un tiekot cauri dažādiem izaicinājumiem, vienkārši ļoti, ļoti palīdz tas, ka ir kāds pozitīvais visu laiku ģimenē, pat ja dažreiz tas besīja un gribās pateikt, ko tu tur mūdi, vienkārši cik tu būsi sunshine in the sky, jo besīja gribas kādu mākonīti arī. Kur ir mākonīši? Bet tas nav, neviens nenonāk vienkārši tāpat tur. Tā kā tas skaidrs visiem ir. Kad tu saki, kurš viens ir tas sunshine visu laiku, es skatos uz laulībām vai uz pāriem, un es vienmēr skatos, ka tie vīrieši, viņi tiešām vienmēr ir... Tu vari redzēt, ka ir čakars. Es skatos uz to vīrieti, un tu redzi, ka ir čakars. Ka jāčakarējās. Bet viņš to dara vislielāko laimes sajūtu. Un tajos pāros es vienmēr esmu redzējis, ka ir tas līdzsvars. Viens lasa detektīvu grāmatas, otrs spīd visu laiku. Kas tas par muļķīgu salīdzinājumu? Cilvēki to nesaprot. Ejam tālāk, jā? Visi mēs atbildējam. Jā, vai paņemam vēl kādus 2-3 jautājumus. Ģimene un ceļojums. Kā saorganizēt? Oi, šitas jau nav ātri runājamais. Es domāju, ka vienkārši sāka to darīt, jo mēs arī katru reizi, kad mēs izšaujamies kaut kur vienreiz, mēs aizbraucam uz Tartu, 3 dienas nosēdējām viesnīcā, tur tajā spā un gājām tur katru dienu. Braucam mājās, vienkārši jūt, ka tev smadzenes vienkārši savādāk domā. Tu redz, kā bērni ir vienkārši attīstījušies, jo viņi pēkšņi ēd restorānu ēdienu no viesnīcas istabas grīdas. Un man liekas, ka vienkārši iet un sāk darīt maziem soļiem. Aizbraucat uz kaut kādu kempingu, aizbraucat uz kaut kādu spā. Vienkārši, un tad man liekas, ka tas muskulis spējā ceļot un izbaudīt to visu, jo es esmu dzirdējis cilvēks, kas saka, ka ceļot ar bērniem esot darbs. Es tam nepiekritīšu. Tas ir sarežģīti, bet tu, man liekas, vari uzkačāt to muskuli tā, ka tu tā kā zālē. Tu no sākuma... Tas jau atkal tieši par to pašu, kā mēs vispār skatāmies uz lietām. Mēs jau visā varam grūtumu atrast, bet tas ir skaidrs, ka ceļot ar bērniem, jo vairāk viņi ir liels čakars. Es Gustavam saku, 5. bērns būs tikai tad, ja mēs lidosim ar privātu lidmašīnu, jo man jau šitais. Privāta lidmašīnu kompānijas rakstiet, man vajag 5. bērnu. Turpina aicināt visus, lai viņi kāds beidzot sadzird mūsu un atbalsta. Bet tas ir skaidrs. Neviens neiedos tev piemēru, ka tas būs viegli. Ej, ceļojot un lala. Tas būs ļoti grūti, tas būs izaicinoši. Viņi raudās, viņi gribēs ēst, viņi gribēs... Tas būs ļoti grūti, tas būs izaicinoši. Tu jau saproti, kurā vibrācijā tu izbraukši to ceļojumu. Tas būs lieliski un nākamo vibrāciju. Nē, vienkārši tev ir jāpaskatās tām lietām, kas ir itīgi foršas un tādas ir ļoti daudz, piemēram, tas, ko tu saki, ka bērniem tā ir vienkārši super pieredze. Pat ja viņi staigā apkārt un saka, cik es gribu uz viesnīcu, mēs varam kaut ko paskatīties. Viņi vilksies tur līdzi tāpat un viņi iegūs un pēc tam, pēc kaut kāda mēneša, viņi stāstīs, atceries, kā mēs tur Portugālē to un to. Un viņi tā kā mums tikai liekas, ka viņiem tajā brīdī tas besī, bet īstenībā viņi kaut ko redz, viņi pieredz un tās emocijas ir īstas un dzīves. Tas joks par tiem chicken McNuggetiem, ka tu ceļo pa pasauli, lai skatītos, kā tev bērni jaunās vietās ēd chicken McNuggets.
kā, it's cool still, ja tu ēd chicken McNuggets pie okeāna, nu tā kā, it's still, tā kā tev liekas, varbūt es jau tiem bērniem nav nekāds jēgas, ir jēga, tu redzi, katrs bērns, viņš atbrauc mājās, viņš tiešām, viņam ir kaut kāda jauna šķautne pienākus klāt un vienkārši dara to. Sāc ar mazām lietiņām, un tad jūs jau iesiet uz priekšu, un arī tas, ka tu ceļo, tu tērē naudu, tad līdz to tev rodās motivācija pelnīt vēl naudu, un tur ir vēl visādas... Ja tērē naudu, viņas paliek mazāk. Dievs, ka es esmu vienkārši tāda pesimista. Jūs dzirdat, ja? Kurš ir sunshine šīs attiecībās? Tālāk. Paldies par atklāto sarunu, dalīšanos pieredzē. Gaidīšu nākamās sarunas. Jautājums. Kā tiekat galā ar citu komentāriem, kas vēlās dot padomu, kā audzināt bērnus? Un vai ar katru nākamo bērnu tas mainās? Paliek vieglāk vai citādāk? Man liekas, ka pēdējiem bērniem mums neviens vairs nedod padomus, jo viņi saprot, ka nav jēgas nekāds. Bet nevis tāpēc, ka mēs būtu viņus rūpīgi atšķiruši, bet tāpēc, ka mēs vienkārši sakām, ok, jā, labi, un tāpat darām. Savumalīs, tā vai vecākie arī no sākuma viņi tik ļoti mēģināja visu kaut ko ieteikt un mīļi ieteikt, protams, ar labu, jo visi jau vienmēr grib tikai ar labu ieteikt, vai ne? Un tad vienkārši viņi saprata, ka nav jēgas, jo mēs tāpat maucam. Mēs sapratām, ka jums neko nav jēga teikt, jo jūs tāpat darat par savam. Jā, tā kā, citi, es saku, visi jau vienmēr no labas sirds grib kaut ko ieteikt un pateikt, un jā, pasakam paldies. Varbūt kādreiz kaut kas aizķerās. Galvenais nevainot sevi tajā komentārā par to, ka tu atkal esi slikts vecāks vai kaut ko dari, jo tu jau visu dari labāko savam bērniņam, ko vien tu vari. Ne jau tu viņam tīši gribi slikti darīt. Jautājums ir varbūt cits, labi, neiesim tajās visās traumās iekšā un tam līdzīgi, bet kā mēs tiekam galā, mēs vienkārši viņos neklausamies. Mums vienalga. Nē, kā tev bija arī tagad 4. bērnu aizies slimnīcā saka, jūs dodat par daudz bērnam ēst. Nē, man to neteica slimnīca. Kaut kur tev to saka, es domāju, vienkārši tu iedomājies sievieti, vienkārši tagad sēdēs un domās tā, pagaid, cik viņam var dot daudz. Tā kā tevi vienkārši ar katru to nākamo soli, ar katru to nākamo virsotni, kuru paņem, tev mentāli ietekmēt vienkārši vājāk, tā kā grūtāk. Tev grūtāk ir izsist no kaut kādām pārliecībām un lietām, ko tu dari, un tie komentāri, viņi jau tāpat turpinās vienkārši, viņi iet tev kaut kur garām pāri. Bet kaut kādu jau grāmu jau no tā viss var paņemt. Tur jau cilvēkam jākačā sava pārliecība par to, jo, labi, mēs nekad nezinām, varbūt skaidri, kas iznāks no mūsu bērniem šobrīd, ja mēs nezinām. Mums arī ir atteikuši daži cilvēki piedalīties podkastā, jo viņi saka, pagaidi, kad viņi izaugs, tad es zināšu, ko es varu runāt. Mums bija tieši pēdējais pāris, mēs piedāvājām, viņi teica, ka es laikam tagad vēl negribu dalīties ar padomiem, es gribu sagaidīt lānku vecumu, un tad es varēšu dalīties ar padomiem, jo es redzēšu, vai tur kaut kas sakarīgs ir, jo mēs jau arī nezinām, vai tur izaugs kaut kas sakarīgs. Un tāpēc mēs esam daudz, jo vienkārši mēs zinām vismaz viens točni. Vismaz cerība, ka viens būs sakarīgs. Jā. Ok, labi, ejam tālāk. Paldies par atklāto sarunu. Šito jau mēs atbildējām. Kaut ko es gribēju vēl par šo teikt, bet es aizmirsu. Paldies par atklātajām sarunām, iedvesmojuši un patiesi vienlaikus. Jautājums nākamā podkāstu viesiem. Kas ir viena lieta, kas jums kā pārim palīdz satuvināties ikdienas rutīnā ar bērniem? Mēs pateicām jau. Nākamais jautājums. Sarunu noklausījos 2 reizes, jo tik vērtība. Visi cieņa 2 reizes klausās mūsu. Cik tur bija? 1,5 stundu, 3 stundas. Paldies. Paldies, kā dalāties savu pieredzi un visu normalizēja. Tā vien gribās 4. bērniņu, jo izrādās rocība tikai aug. Aizkustināja daudz vizītes svarīgums pret darbiem, kas parūpēsies par sevi, ja ne pats. To, kā var ietaupīt finanses, par to, kā mums visiem gadās sakliegt uz bērniem un jāmāk atvainoties. Pilns ar vērtīgo, bet salīdzinājums par audzināšanas robežām un robežām ar valsti bija visspēcīgākais. Kā to panākt? Tas laikam ir mans klupšanas akmens, jo daudz triggerē. Paldies. Respektīvi jautājums laikam ir par to, kā bērniem uzlikt robežas. Es domāju, ka tas, kas ir ļoti sarežģīti sākumā, ir kaut kā savā starpā savienoties par to, ka ir tās robežas. Jo bieži vien, kas vienam ir robeža, otram nav robeža. Un es esmu ļoti pamanījis bieži, kad, ja es esmu pateicis, ka nebūs bērnu uzreiz iet pie mammas, un ja tur ļoti bieži tur tās robežas izjūg. Bet ar laiku, man liekas, arī pieslīpējās un, saprot arī, mamma saprot, ja pie maniem nāk bērns kādu vēlmu, visdrīzāk viņš bijis jau pie tēta vai, kaut kā tās robežas uzlikt vienkārši, viņām... Es domāju, kāpēc mēs nevaram uz šo jautājumu baigi labi atbildēt, tāpēc, ka mēs paši neesam galīgi perfekti tajā. Mums arī ļoti bieži robežas paslīd... Bērni, piemēram, mēs pasakām, būs tā, jūs darīsiet tā, un dažreiz nesanāk izdarīt tā. Kad viņi tā izdara, mēs dažreiz paliekam mīkstāki un paejam viņiem līdzi. Es domāju, ka mums galīgi nav šitais varbūt tāds
stingrības jautājums. Tas, kas mums droši vien strādā, ir, kad ir kaut kādas vietas vai lietas, kurās tiešām ir skaidrs, ka mēs, ja mēs, piemēram, izejam ēst restorānā, mēs, piemēram, nezinu, tur bērni nesēž... neskatās multenes, bet mēs ēdam civilizēti, mēģinam ēst. Ja? Un tā kā ir sabiedrības, vieta sabiedrībā, kur ir kaut kādas konkrētas lietas, kas ir jādara, un tas ir skaidrs. Es viņiem esmu skaidrojis, ka mājās jūs varat darīt, ko jūs gribat, tur kaut kādos tur robežās, bet es viņiem skaidroju, ka ir dažādas vietas un dažādas robežas un dažādi pienākumi. Un tā kā vienkārši, man liekas, ka nav jādod robežas, bet ir jāizglīto par to, ka ja tu pārkāpsi šo un tu izdarīsi šo, šādas varētu būt sekas. Un ļaut viņiem tās sekas arī izdzīvot. Jo tā kā mēs ļoti liekam robežas un uzbļaujam un pārtraucam pie pirmās viņu robežu pārkāpšanas, man liekas, ka mēs nodaram pāri tam bērnam, jo viņam ik pa laikam ir jādabū noķert tā, ko nozīmē, ka es pārkāpju robežu, kādas ir sekas. To, man liekas, Langa podkāstā arī mēs ļoti daudz runājam par to, ka ir jābūt robežām, bet mums arī nav jābūt histēriskiem par to, ka tiek pārkāptas robežas. Mums drīzāk ir pēc tam jānodiskutē par to, ka, hei, redzēji, mēs tev toreiz teicām tā, kur bija situācija, kur gadījās tas, vai, hei, atceries, tu māsai nedevi to, un tagad tu esi dusmīgs uz to, ka māsa tev to nedod. Tā kā skaidrot. Man liekas, tā skaidrošanas sadaļa ir tas, kas nāk mums. Tas prasa ļoti daudz pacietības. Jo vieglāk ir, protams, nocirst un labi, ne jau fiziski vardarbība, bet vienkārši pateikt, ak, Dievs, nē, tā nedarīs, vai ak, Dievs, kādas šausmas, nekad dzīvē vairs šito nedarīt un tā, bet ir vienkārši svarīgi atkal nebūt tam bērnam, jo bērns jau ir tas, kurš grib piecirst to kāju un pateikt, nē, vai ak, Dievs, es gribu un tam līdzīgi. Vecāks nedrīkst būt bērns, viņam ir jāskaidro, viņam ir jāapsēžas pie tā bērna un jāpārunā. Pat ja tās ir 50 reizes, vienkārši tur runā cauri un cerot, kā aizies beidzot. Bet izkāpt no tās bērnu pozīcijas, un, zini, kas man liekas, dažreiz es esmu redzējis, un man tas ļoti nepatīk citu vecāku izpildījumā, ir, kad biedē savus bērnus. Bērns kaut ko dara, tu redzi, ka tas ir bīstam, tu redzi, ka tas varbūt drusku pārkāp robežu, tu redzi, ka tas ir kaut kādas, teiksim tā, par nāžu asmeni viņš iet, un ko viņš tajā brīdī dara, nevis viņš mierīgi iet pie viņu un skaidro, bet viņš viņu rauj nost, vai viņš tā kā, Jā, es saprotu. Es domāju, ka tas rāda riktīgi traumu bērnam, pēc tam kaut ko mēģināt dzīvē, kaut ko jo mums jau jāļauj bērniem to prieku iet un mēģināt, iet un darīt, jo tur bija sākumā tas jautājums par to, kā nedarīt. Iespējams, tev bērnībā neko neļauj darīt, un tev, ka to arī nevar darīt. Es neesmu terapeits, ja? Es vienkārši idejas tev pašam darbojoties, bet man liekas, ka tas arī svarīgi, kad ļaut ik pa laikam notestēt, kā ir iekrist ar visām drēbēm ūdenī, ja tu atceries, kā mūsu vecākais bērns, kas staigājot gar jūru, man liekas, ziemā iekritis tur. Bet ejam tālāk. Jā, es domāju, ka mēs vēl kaut vienu jautājumu varam Pēdējais jautājums, un atcerieties, ja jūs gribat vēl šādas epizodes, jums ir jāraksta kaut kādi tur komentāri, jums ir jāspiež kaut kādi likes un šāri, un ko tur vēl var. Subscribot īstenībā arī svarīgi, kad klausās vairāk nekā subscribot, tas arī mums ir, redzat, mēs šodien to nosinājām ar šādu epizodu. Pēdējais jautājums. Tu esi gatava? Es domāju, kuru no visiem ņemt vai paturpināt šo tēmu. Tu gribi izvēlēt, labi. Jo te ir jautājums, ko darīt, ja viens no vecākiem neredz, ka būtu jāatvainojas par sabļaušanu un vispār neeksistē atvainošanās ne attiecībās ar bērniem, ne ar pieaugušajiem. Man liekas, ka te jau ir vienkārši, tur jāiet ir cilvēki. Nē, daudz ko risina terapijā, kad eji strādā ar sevīm. Man liekas, ka tādam vīrietim, es pieļauju, ka tas varētu būt pa vīrieti, ir ļoti grūti to izdarīt, jo tā ir tā kā milzīga bērnu pozīcija. Un es atceros pats arī, cik man bija grūti pirmajās reizēs aiziet un atvainoties, jo es saprotu, ka viņš darīja tīzu lietu. Es saprotu, ka es kā tēvs rīkojos pārsteidzīgi, bet tajā brīdī tas bija labākais risinājums, jo viņš vismaz tur, nesagriezās ar nazi vai vēl kaut ko. Bet es esmu ar katru to nākamo bērnu iemācījies tomēr to savu taisnību vai to pamācību, ko es gribu iepakot kaut kādā miermīlīgā, relaksējošā formātā, lai veidoto saruna, nevis es vienkārši pateicu un tā tagad būs. Ka veidojās saruna un bērns izprot, nevis viņš vienkārši izpilda tavu komandu. Jo, ja tu gribi uzaudzināt kareivi. Darbinieku, tad, protams, tu dari viņam, māci viņam kalpot pavēlēm un kalpot tam, bet ja tu gribi kaut kādu radošu personību, kas iespējams dara kaut kādas crazy lietas,
labā ziņā crazy lietas, tad tev nestrādā šis. Es domāju, ja mēs to skatāmies no pāri perspektīvas, vienkārši vizualizēju šo situāciju, tad es redzu to, ka tu varēji darīt savādāk, ja? Un ka tev vajadzēja, varbūt pēc manuprāt, savādāk darīt, neiet pie tevis ar pārmetumu. Kāpēc tu uz viņu tur sabļāvi? Tur vispār tajā situācijā, kad vēl bērns klausās, tas vispār ir nepareizi. Nu jā, konflikts reiz ar vecākiem tiek sadalīti visi divās lomās. Mammīt pie mammas var dabūt šo, mamma man aizstāv, tētis tur sliktais un tam līdzīgi. Ja? Bet tiešām vienkārši kaut kādā cieņpilnā sarunā arī izrunāt to, jo es ticu, ka daudziem šādi arī sanāk, arī mums tā sanāk. Bet tev ļoti bieži arī teici, kad tev jau pārsvarā ir taisnība, bet man nepatīk tons, kā tu jā, bet tieši tā, tā kā es eju pie tevis ar pārmetumu, ja, ka tu tagad darīji tā un tā, un ko tas dara, tas atkal tev liek justies slikti, tad tu vaino to otru cilvēku, ka viņš tev kaut ko pārmet, lai gan tu jau neko slikti negribēji, tu gribēji bērnam tur palīdzēt, ja, bet atkal tā ir cieņpilna komunikācija savā starpā, un atvainoties, man liekas, ka tā ir viena no vislabākajām prasmēm, ko mēs varam sevi izkopt, mācēt paskaidrot kaut kā to savu sajūtu, palūgt piedošanu otram, un tad, kad tu dažreiz palūdz to piedošanu otram, tad tu redzi, ka tas otrs vienkārši tā, ko? Tu tagad izdarīji, es nemaz nezinu, ko viņš to darīt. Kur man liek to tavu atvainošanu, tad tu atmaiksti un liekas, un viss tāds svīt moments ir, viņas lido apkārt. Ir tieši tās mēmas, kad laulība ir mācīšanās atvainoties par lietām, par kurām tu neesi vainīgs vai kaut kāds tāds. Idejiski, protams, tas ir tā kā varbūt pārspīlēts tā mēma ir pret dzīvi, bet tiešām iemācīties atvainoties un saprast, ka tu tādā veidā kā vīrietis nekļūsti vājāks, tu kļūsti tikai stiprāks, jo tev jau ir mēģis ar bērniem un arī ar sievu un vispār ģimenē radīt šo labklājīgo vidi, kurā cilvēki grib dalīties, grib piedalīties, grib iesaistīties, nevis kurā visi tevi klausa, tad, tad tā audzē suņus, jo suņus tieši tā audzina. Viņi vienkārši klausa tevi. Jā, un tad, ja tu gribi suņaudzētavu, tad veido suņaudzētavu, nevis ģimeni. Ja? Labi, pēdējais jautājums forever. Nevis forever, bet for this. Tātad, mans jautājums, protams, paldies priekšā, bet jau nelasīšu to, jo es taču necēlšu savu pašapziņu. Mans jautājums, mums ir viens bērniņš, un tāpat saskaramies ar vainas sajūtu, ka esam veltījuši par maz laika vai neesam bijuši pietiekami apzināti vecāki kādā no situācijām. Varbūt varat padalīties, kā jūs ar šādām sajūtām tiekat galā, esot 4 bērnu vecāki. Jā, tā kā atkal tas ir tas, ko es vēl varēju izdarīt labāk, un ko vēl varēju izdarīt savādāk. Būt par vecākiem, tas ir ceļš, kurā mēs visi mācāmies katru dienu. Tāpat kā attiecībās ar savu partneri, attiecībās ar sevi, mēs katru dienu mācāmies. Vai mēs varējām izdarīt labāk? 100%. Mēs vienmēr varam izdarīt labāk. Tā kā vienmēr būs kāds, kurš būs izdarījis labāk. Un tas, kas mums atkal liekas tajā visā apkārtējā vidē, ir tas, ka kāds noteikti ir izdarījis labāk, un atkal es teiktu vainošs, kad es neesmu to izdarījis. Jo man taču vajadzēja izlasīt vēl 5 grāmatas, noklausīties kursus par bērnu ideālu audzināšanu un tam līdzīgi. Mēs visi kļūdamies, mēs visi varam kaut ko vēl izdarīt labāk, noteikti 100 punktu visu laiku. Tā kā vai mēs izvēlamies dzīvot tajā un visu laiku sevi kritizēt, vai arī tomēr mēs paskatāmies, kāds ir tas īstenībā solis, ko mēs esam, kaut vai paskatīties sevi pirms 10 gadiem. Ko es esmu izmainījis, lai es kļūtu labāks kā cilvēks, kā vecāks, kā partners, un tā kā paskatīties varbūt atpakaļ. Un es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem tiešām tas ceļš būs bijis uz augšu. Vienkārši visu laiku gribas vēl, jo kādam taču sanāk labāk. Mēs nākamajā epizodē runāsim par varoņu ceļojumu, bet visi, kas kādreiz ir devušies kādā varoņu ceļojumā, devušies pēc kaut kā, ko viņi grib izdarīt, kas varbūt kādam liekas nereāli, vai kādam liekas sarežģīt, vai vēl kaut ko, viņi visu laiku saskarās ar mirkli, kurā viņi saprot, kad var labāk, ka var kaut ko pamainīt. Un tas ir krūta, ka tev ir šī sajūta, hei, var labāk. Un tas nenozīmē, ka jāskatās tagad uz atpakaļ. Es tikai teicu, ka jāskatās. Tagad tu apgāz man sacījumu. Tāpēc jau ir attiecības. Tāpēc jau ir vīrs. Jā, kā teica Dāvis Ābele, it's a first line from God, jā. Tā kā es to tagad dodu. First line from God. Nu labi. Ei, tad tu man pārtrauc domu. Rekan, tad jau jābeidz. Es atcerējos. Tātad neskatāmies uz to uz atpakaļu. Es varēju būt labāks, es varēju to izdarīt labāk. Saprotam, es nākamreiz gribētu rīkoties šādi, vai es gribētu nākamreiz darīt kaut kādas lietas savādāk. Un daram viņas nākamreiz savādāk. Un fokusējamies uz to nākotni, uz to nākotnes mirkli, jo mums pienāks mirklis, kurā 100% atkārtosies tā situācija.
Un tas ir tas brīdis, kurā tu vari izdarīt tā, kā tu gribēji izdarīt. Pieiet, samīļot, izdarīt. Es cik bieži ar savu dēlu arī veidoju ļoti tādas mīļas attiecības. Viņai tur samīļoju, runājos ar viņu. Un es saprotu, kāpēc es to daru, tāpēc, ka kaut kad es to nespēju izdarīt. Un es tagad skatos uz priekšu, nevis uz atpakaļ. Tāpēc visu to, ko mēs gribam darīt, visu to, ko mēs gribam ieviest, to ejam uz priekšu un daram. Rekur vispār mums ir Maiņa, grib nākt katrā nāc pie mums. Maiņa, tev ir forši vecāki? Maiņa, tev forši vecāki? Tikai mikrofonā, jā. Jā. Kāds zini? Mēs arī jūs kādreiz uzaicinājām. Mums ir ideja, ierakstiet komentārā, ko jūs domājat. Mums ir ideja taisīt podkāstu epizodi ar bērniem. Mēs gan apsolam, ka mēs izķemēsim šim bērnam pirms epizodes. Nē, mēs droši vien, ka neķemēsim viņai. Bet paldies! Kopumā, man liekas, skaisti. Reku, mans mazais Rausīts arī pamodās. Rausīts arī pamodās. Visi sāk mosties, darboties. Mēs gatavosimies nākamajai epizodē, tāpēc pievienojieties, nākat skatīties arī nākamo epizodu, skatieties iepriekšējās epizodes. Sūtat mums kaut kādā formā. Kuram jautājumam iedodam 100 eiro? Nu, devai ātri. Es izlozēju, jo visi jau, mēs jau, kā tev var nepatikt runāt ar sevi. Maiņu, tu teiksi stop, es iešu cauri visām bildītēm, ja? Nu, saki stop. Savējot. Tas ir paldies par iniciatīvu, kā izkāpt no pagatulīt. Kad vīrs ir, kā izkāpt no tās sajūtas, ka vīrs ir nodarījis man pāri un nevar atmaksāt. Jā, šitā īstenībā. Tad Dārta Bisinieci jau uzraksti mums, mēs gribam tev uzdāvināt. Mēs jau vienreiz Dārta devām, ne? Nē. Nebija? Dārta. Labi, bet jā, kopumā paldies, varbūt tu jutīsies labāk pēc 100 eiro. Paldies, ka skatāties, paldies, ka klausāties. Tas ir tiešām krūti, kad mēs paši negaidījām tādu atsauksmi. Mēs paši dati ir ļoti skaisti, visi brīnišķīgi, bet mēs jau kā pāris, kurš aug ģimeni, kas aug, vienmēr grib vēl labāk, vēl vairāk. Tā kā droši nekautrējieties parādīt, ka jūs esat. Mēs turpināsim taisīt interesantas epizodes un domāt par nākamā gada festivālu, mūsu 10 gadu jubileju. Labi, visi devai. Paldies jums. Tiekamies nākamajā epizodē. Čau! Čau!